Vai mūsu domas, mūsu nodomi spēj radīt reālas, izmērāmas, fiziskas izmaiņas mūsu ķermenī? Tas ir tas lielais jautājums, kas nodarbina prātus jau gadsimtiem ilgi. Šajā reizē mēs ienirsim viena patiešām revolucionāra pētījuma dziļumos, lai atklātu, ko zinātne saka par prāta patieso spēku, un pierādījumi ir maigi izsakoties pārsteidzoši. Un lūk, kāds bija pētnieku uzdotais drosmīgais jautājums. Vai tiešām ir iespējams, ka intensīva, mērķtiecīga pieredze vienas vienīgas nedēļas laikā var atstāt reālas, izmērāmas pēdas mūsu smadzenēs un pat mūsu asinīs? Tieši šis jautājums ir mūsu izmeklēšanas pašā centrā, tāpēc sagatavojieties, jo atbildes varētu apgriezt kājām gaisā priekšstatus par to, kas ir iespējams. Lai to visu pārbaudītu, tika izveidota unikāla programma, kas balstījās uz 3 vareniem pīlāriem. Pirmkārt, pārkonceptualizācija. Tās bija lekcijas, kas palīdzēja dalībniekiem mainīt dziļi iesakņojušos uzskatus par to, ko viņu prāts un ķermenis spēja. Otrkārt, protams, vadīta meditācija, lai nomierinātu prātu un pavērtu to jaunām iespējām. Un treškārt, kas ir ļoti interesanti, dziedināšanas rituāli. Tie darbojās kā atklāts placebo. Dalībnieki zināja, ka nesaņem īstas zāles, bet pats rituāls, kolektīvais nodoms un ticība radīja neticami spēcīgu efektu. Labi, sāksim šo mūsu zinātnisko detektīvu stāstu. Izpētīsim, kā tieši šis eksperiments tika uzbūvēts, lai atklātu prāta un ķermeņa dziļākos noslēpumus. Pētījuma struktūra bija jāsaka eleganti vienkārša un ļoti gudra. Pirms visa sākuma, 0 dienā, no visiem dalībniekiem tika paņemti paraugi, smadzeņu efemerijas skanējumi un asins analīzes, būtībā, lai iegūtu skaidru bildi par to, kāds ir sākuma punkts. Tad sekoja 7 intensīvas dienas, piepildītas ar šīm 3 tehnikām, un visbeidzot 8. dienā viss process tika atkārtots. Šis skaidrais pirms un pēc dizains ļāva pētniekiem ar adatas precizitāti ieraudzīt jebkādas izmērāmas izmaiņas. Tātad pirmais pavadiens mūs ved uz mūsu komandas centru, uz smadzenēm. Ko tad īsti funkcionālās magnētiskās rezonances skenējumi atklāja par to, kas notiek mūsu galvā šādas prakses laikā? Lai saprastu atklājumus, ir jāiepazīst galvenais varonis šajā stāstā – noklusējuma režīma tīkls, jeb saīsināti DMN. To varētu iedomāties kā smadzeņu iekšējo pļāpātāju vai autopilotu. Ziniet, tā balss galvā, kas nekad neapklust. Tā ieslēdzas, kad neesam koncentrējušies ne uz ko konkrētu. Kad prāts klejo, plāno, uztraucās, atceras pagātni. Tas ir mūsu domu nemitīgais fona troksnis. Un lūk, šeit atklājās pats galvenais. Paskatieties uz šo kontrastu. Mūsu ikdienas stāvoklī šis iekšējais pļāpātais, šis DMN, darbojās pilnā sparā. Bet meditācijas laikā skanējumi skaidri parādīja, ka DMN aktivitāte dramatiski samazinās. Smadzenes burtiski apklust. Iekšējais troksnis pieklust un iestājās miers. Šī diagramma to parāda vēl skaidrāk. Notiek 2 lietas. Pirmkārt, samazinās modularitāte. Smadzenes vairs nedarbojās kā atsevišķu izolētu saliņu kolekcija. Otrakārt, pieaug globālā efektivitāte. Informācija sāk plūst daudz brīvāk un saskaņotāk pa visām smadzenēm. Tas ir apmēram tā, it kā mēs pārietu no trokšņainas telpas, kur katrs runā par sevi, uz vienotu, saskaņotu orķestri. Un kāpēc tam ir nozīme? Jo redziet, klusākas, integrētākas smadzenes ir daudz atvērtākas jaunai informācijai un jaunām programmām. Bet pagaidiet, klusāks smadzenes bija tikai puse no stāsta. Lai saprastu pilnu ainu, pētniekiem bija jāskatās dziļāk. Burtiski, bija jāieskatās dalībnieku asinsritē. Kādi noslēpumi slēpās tur? Un pirmais, ko viņi tur atrada, tas bija kaut kas patiešām elpu aizraujošs, saistīts ar neiroplasticitāti. Smadzeņu spēju fiziski mainīties un veidot jaunas saites. Šis ir vienkārši neticami. Pētnieki paņēma asins plazmu no dalībniekiem pirms un pēc retrīta un laboratorijā pievienoja to audzētiem neironiem. Un rezultāts – neironi, kas tika pabaroti ar plazmu, kura tika paņemta pēc šīs nedēļas, izaudzēja ievērojami garākus neirītus. Tie ir kā nervu šūnu taustekļi, kas veido jaunas saites. Padomājiet par to uz mirkli. Dalībnieku asinis pēc šīs nedēļas burtiski saturēja vielas, kas veicina smadzeņu šūnu fizisku augšanu. Labi, tas jau ir iespaidīgi, bet nākamais pavadiens mūs aizved vēl dziļāk, līdz pat mūsu šūnu enerģijas stacijām. Atklājās fundamentāls izmaiņas veidā, kā mūsu šūnas ražo enerģiju.
Šī diagramma parāda pārsteidzošu metabolisku pāreju. Pēc retrīta plazmas iedarbības šūnas sāka dot priekšroku glikolīzei. Tas ir daudz ātrāks un dinamiskāks enerģijas avots salīdzinot ar lēnāko mitohondriju darbību. Iedomājieties, it kā šūnas pārslēgtu savu dzinēju no tāda lēna ekonomiska kruīza režīma uz, īstu sporta režīmu, lai nodrošinātu tūlītēju jaudu un spēju pielāgoties. Un trešais, varbūt pat vispār steidzošākais atklājums asinīs parādīja, ka ķermenis ir it kā ieslēdzis savu iekšējo aptieku. Tas ir sācis ražot savus dabiskos labsajūtas un pretsāpju savienojumus. Mērījumi bija nepārprotami. Dramatisks beta-endorfīna līmeņa pieaugums. Tas ir dabisks opioids, ko ražo pats organisms, lai radītu labsajūtu un mazinātu sāpes. Un pats galvenais – ķermeņa iekšējā endogēnā opioidu sistēma tika aktivizēta bez jebkādām zālēm, pilnīgi nekādas ārējas iejaukšanās, tikai ar prāta un ķermeņa tehnika palīdzību. Labi, tātad mums ir klusākas smadzenes, mums ir vielas asinīs, kas veicina to augšanu, mums ir mainīta šūnu enerģija un pat dabiskie opioidi. Kā tas viss ir saistīts? Atbilde slēpjas aizraujošā teorijā par to, kā patiesībā darbojas mūsu smadzenes. Būtībā šī ideja apgāža visu kājām gaisā. Mūsu smadzenes nav tikai pasīvi uztvērēji, kas reaģē uz pasauli. Nē, tās ir aktīvas paredzēšanas dzinējs, kā tāds superdators, kas, balstoties uz mūsu pagātnes pieredzi un uzskatiem, visu laiku min, kas notiks tālāk. Un pamatojoties uz šīm prognozēm, tās jau laicīgi sagatavo mūsu ķermeņa bioloģiju. Ja tās paredz draudus, tiek iedarbināts stress. Ja tās paredz drošību un dziedināšanu, tad var tikt iedarbinātu pavisam citi procesi. Un lūk, te mēs redzam, cik ģeniāli šīs trīs tehnikas strādā kopā. Tās ir kā tāda 3-soļu programma, lai atjauninātu smadzeņu operētāju sistēmu. Pārkonceptualizācija maina pašus pamatuzskatus, atjaunina smadzeņu programmatūru. Dziedināšanas rituāli rada jaunu, spēcīgu pieredzi, kas ir pretrunā ar vecajām negatīvajām prognozēm. Un meditācija tā apklusina veco troksni, radot perfektu, auglīgu augsni, kurā šī jaunā informācija var iesaknoties. Tātad, laiks apkopot visus pierādījumus un pasludināt spriedumu šajā mūsu izmeklēšanā, un tā sekas ir patiešām dziļas. Tātad, galvenā atziņa. Tikai vienas nedēļas laikā šis pētījums dokumentēja neticamas bioloģiskas izmaiņas. Smadzenes kļuva klusākas un integrētākas, asinīs parādījās faktori, kas veicina smadzeņu augšanu, šūnas pārslēdzās uz jaudīgāku enerģijas režīmu, un ķeļmenis sāka ražot savus dabiskos pretsāpju un labsaņūtas līdzekļus, tas viss 7 dienās. Un to perfekti apkopo paši pētījuma autori. Šo tehniku spēks slēpjas to apvienojumā, to sinerģijā. Tās kopā veidos sistēmu, kas ļauj mūsu smadzenēm kļūt elastīgākām un spējīgākām pielāgoties, radot pamatu dziļām, reālām, personīgām pārmaiņām. Un tas, protams, noveda mūs pie fināla jautājuma, kas paliek atvērts. Ja tik dziļas un plašas bioloģiskas izmaiņas ir iespējamas tik īsā laikā, tas liek aizdomāties par milzīgo, vēl neizmantoto potenciālu, kas slēpjas katrā no mums, potenciālu apzināti ietekmēt savu veselību un labsajūtu. Šķiet, ka šis stāsts ir tikai sācies.